kas mūs skatās. Labvakar arī. Un man šodien būs saruna ar ļoti interesantu cilvēku, ar Lieni Matvejevu. Viņai ir salona īpašniece, un mēģināsim viņu pievienot. Es mēģinu te atrast Lieni. Jā. Es domāju, jā, sveiki, Liene. Es tūlītās mēģināšu pievienot, jā. Jā, es ceru, ka mums izdosies koncepciju abām un arī padalīties ar saviem rezultātiem. Es mēģinu Lieni pievienot, jā. Kā neredzu Lieni. Jā. Mēģinu pievienot Lieni. Nezinu, vai mums izdodās savienoties. Sveika, Liene. Vai var man dzirdēt? Varbūt pasakiet, kas skatās, kā var dzirdēt. Es mēģinu pievienot Lieni tevi. Jā. Jā. Es nezinu, kas mums te veidojās, vai izdosies pievienoties, savienoties. Paldies, Anīt, ka var dzirdēt. Jā. Un Liene. Vai Liene varbūt parunāt? Varbūt mēģina parunāt. Tā, es esmu pievienojusies. Sveika, Amanda. Jā, redz, kas ir pa lietu, kad laikam ir tā, kad skatītāji var redzēt mūs abas divas, jā, bet es tevi nevaru redzēt. Man liekas, ka tā ir. Jā, tā reizēm gadās Instagramām, diemžēl. Man liekas, ka tas mikrofons ļoti kluss ir. Es tevi ļoti labi redzu. Labi redzi mani, jā? Es tevi ļoti labi redzu. Bet es kaut kā nedzirdu, man kaut kā tās. Pamēģināsim tā. Varbūt mums var uzrakstīt, vai mūs abas redz un dzird pārējie. Man liekas, ka Zane rakstīja, ka var dzirdēt. Jā, forši dzird jūs abas. Skaidrs. Nu, var sakot, Amanda, tev būs jāuzmin, kad es beidzu runāt. Jā, teikt, tas ir pagrūti. Bet... Ļoti grūti var dzirdēt. Es kaut kā nevaru pat dzirdēt, es nezinu. Jā, mūs redz un dzird abas. Tad, Liene, varbūt ķeramies pie lietas, un es vienkārši uzdošu jautājumus, un Liela varbūt tagad var pastāstīt par sevīm, ja? Kā tu nonāci pie tā, ka tev vajadzēja, kā tu atradi veselības koncepciju? Kā saka, labvakar visiem, un es esmu Liene Matvejeva, un paldies, ka man uzaicinājāt Amandu uz sarunu. Un es esmu salona īpašniece, es esmu masiere ar 29 gadu stāžu. Esmu izgājusi cauri visādiem līkločiem, gan ārstnieciskai masāžai, tradicionālai medicīnai, netradicionālai medicīnai, spā procedūrām, un visu laiku esmu meklējusi gan sevi, gan procedūras, kuras man uzrunā. Tagad esmu arī veselības trenere un esmu arī face plastikas trenere. Tas ir, es mācu online kursos darboties ar seju. Un tāda kā sejas modelēšanas kursi. Un, kā saka, par koncepciju, kas meklē, tas atrod. Es esmu meklētāja. Ja kaut kas tev dzīvē sāk neapmierināt sevī, visbiežāk jau sevī, ne jau apkārtējos, ja tev ir jau pieredze tāda, ka tu beidz vainot visus pārējos un saproti, ka vainīgs esi pats un jāmeklē ir kaut kas, ko tu dari nepareizi un ko tu dari
Ne tā, ka tev ir kaut kādas izpausmes tavā ķermenī, arī tā pati neapmierinātība ar sevi, ar savu ādu, ar savu izskatu, nu tad tu sāc meklēt, kā to risināt. Un tad tu ķeries pie dažādām metodēm, pie tām pašām vingrošanām, vairāk vingro, nu, arī visādi, kā tu saki, iekrīt dažādos grāvjos, ja? Visi grāvji izstaigāti, un tad tu atrodi, ko pielikt vēl klāt, un atrod zelta vidusceļu, un tā es nonācu arī pie veselības koncepcijas. Īstenībā es paļaujos vienmēr uz klikšķi savā dzīvē. Man vienmēr ir lietas, kuras mani pašas atrod, un tad man ir tauriņi vēderā. Un ja man ir šie tauriņi vēderā, šis klikšķis, kā saka, mīlestība no pirmā acu uzmetiena, tad es tajā metos iekšā. Es klausu savai intuīcijai. Super. Nē, tas ir super. Tiešām, Liena. Jā, es diezgan slikti tiešām dzirdu, ja es pārtraucu, es ļoti atvainojos tevi, vai ne? Bet varbūt tu var pastāstīt par tiem rezultātiem, kādi tev bija, kad tu atradi šo veselības koncepciju. Es varu pastāstīt pat sākumu, kad man nebija rezultāti, kad es pirmo reizi sastapu Koraļu klubu. Jo kā tas ir, kad nav koncepcijas, ja? Un tad es pastāstīšu par to, kā ir, kad ir koncepcija. Jo es ar Koraļu klubu esmu pazīstama, ja es nesamelošu, no kāda 14. gada, kad es esmu pievienojusies Koraļu klubam. Tas bija tā vienkārši spontāni. Es redzēju Vinetu, viņa kaut ko runāja, man tas patika un ātri piereģistrējos. Un tad bez koncepcijas, bez zināšanām, jo dziļāk jau tu neiedziļinies. Kaut ko lapo pa to Koraļu klubu, scrollē uz augšu. Man ir anēmija. Jā, man bija anēmija, man bija dzelzs trūkums, man vajag dzelzi. Un tu, protams, pasūti dzelzi, kurš man joprojām tā buņģiņa stāv neizlietota. Ja tu pāris tabletes esi noēdis, bet tu jau nesaproti, ko darīt, jo tev jau tieši tā nav šīs koncepcijas. Un nav jau izpratnes, kāpēc, ne jau tas dzelzs man atrisinās manu anēmiju, ja? Ne jau tas, kāpēc man ir anēmija un kādēļ man ir dzelzs trūkums, par to jau ir tas stāsts. Varbūt tajā laikā es pat nepaskatījos, vai jau bija tāda veselības treneri, bet tagad, kad es esmu Koraļu klubā, kas mani iepriecina salīdzinot ar citām. Protams, ka es esmu bijusi dažādos, nevis klubos, bet dažādas firmas, pamēģinājusi to, paņēmusi, kā jau visi. Sievietes vispār visur izskrien, izmēģina visu ko un pamet, ja nav tev rezultāta. Un nekur jau nav bijis tas rezultāts. Un tas arī palicis neizlietots. Un tas, ka tagad ir tik sakārtota šī vide, šī veselības treneri, šis atbalsts, koncepcija, pati veselības koncepcija, viss ir skaidrs, viss ir saprotams, viss ir, par visu ir padomāts, tev izstāsta tā, kā saprot pat 5-gadnieks, ja, tev visu cilvēka valodā izstāsta, nevis ar smagiem medicīniskiem terminiem, un tas ir svarīgi, jo es jau gudri varu runāt par fascijām, diafragmām, cilvēkam tas neko nenozīmē. Ja? Tieši tā. Bet ja viņam izstāsta pareizā cilvēka valodā, tu saproti, tev nav jāizdomā Amerika 2 reizes, ja viņi jau ir izdomāta. Ja? Nevajag izdomāt 2 reizi riteni vai Ameriku. Ja? Ņem to, ko gudri cilvēki jau tev ir salikuši, ielej ar karotīti mutē, tikai paņem, pieņem un viss. Un dari. Un baudi rezultātus. Pilnīgi pareizi, jā, Liena. Tieši tā. Nē, es arī pilnīgi piekrītu tam, ka te ir tieši tāda atšķirība no citām firmām, kad šeit ir tā veselības koncepcija un kad ir tik daudz arī cilvēku ar rezultātiem un arī cilvēki, kas var palīdzēt un atbalstīt un ir kaut kāds tāds komandas gars, kad ir tik daudz cilvēku, kas tev dod zināšanas, kur varbūt cilvēki apstājās pie tā, kad ārsts pasaka, ka vajag samierināties ar kaut kādām problēmām veselības, bet cilvēks jau var palīdzēt arī pats sev, kad viņš sāk iedziļināties un kad ir cilvēki, kas tev atbalsta, vai ne?
Tieši tā, un ja tu ej pie ārsta un tev ārsts pasaka kaut ko vienu, ej pie vēl 2 ārstiem, neapstājies, prasa padomu vairāk, cilvēki kaut kā iemet uzreiz plinti krūmos un neko vairāk nedara un paņem tās tabletes, asinsspiediena tabletes, apmēram es jau esmu veca, man jau ir asinsspiediens, man ir tablete jādzer. Neapstājies pie tā, un ja tu sāc viņam stāstīt, ieklausies, ka ir izcinājums, cits ir ticis vaļā no tā, bet mums kaut kā cilvēks varbūt arī ir tādi vairāk programmējamāki cilvēki, ir cilvēki meklētāji, ir jau arī dažādi tie tipi cilvēki. Tas gan, jā. Pasaka, viņš uzreiz notic, ir pasaka, viņš uzreiz, viņš domā, viņam vajag vēl 5 variantus, ja? Nav nepareiza ceļa. Es domāju, katram ir tas savs ceļš, un es varu teikt, viens cilvēks nometīs asinsspiedienu, nevis uzreiz nometīs, bet viņš ieklausīsies un sāks darīt. Otrs dara to pašu, viņš nedzird tevi. Bet varbūt viņš sadzirdēs tevi, Amanda. Jā. Tas arī ir dažādi, kāda ir valoda, kādu artikulāciju viņš uztver, ja? Kuru viņš cilvēku uztver. Arī tā tas var būt. Un Liene, es gribēju prasīt arī par tavu profesionālo darbošanos, ja? Tu esi masiere, vai ne, 29 gadus, un tev pašai ir savs salons arī, ja? Un, kā tu uzskati, piemēram, vai cilvēkam pirms viņš iet masēties, viņam vajadzētu varbūt veikt kaut kādas attīrīšanās programmas? Ja viņš nāk tikai uz parasto muguras masāžu, tad, protams, nav jāprasa viņam, tu esi izēja attīrīšanās kursu, un tad nāc pie manis uz muguras masāžu. Viņš nāk ar ārstu norīkojumu uz kādu sāpi, bet to, ka vajadzētu katram, ne tikai tiem, kas nāk uz masāžu, bet tas būtu katram cilvēkam, kurš vēlas sevi turēt resursā. Un masāža jau ir tikai tāds palīga līdzeklis, pa ceļam, bet viņi ir arī ļoti nepieciešami, jo tev ir tas savilktais sprants un tu netiec galā ne ar vingrošanu, ne ar stresa līdzekļiem, ir jāpalīdz, tāpēc ir masieri, kuri palīdz un vajag uzlabot mikrocirkulāciju, bet tas nav vienīgais līdzeklis. Bieži vien, kā saka, cilvēkam gribās ar masāžu atrasināt visas problēmas. Un es aiziešu pie masieri, man vairs nesāpēs mugura, man vairs nesāpēs nekas, bet pats es gan neko nedarīšu. Un tad pēc 5. vai man vēl sāp, jūs pavingrojāt, jūs to padariet. Nē, bet viņš gaida to rezultātu, gaida to tableti no tās masāžas, tas gan ir. Bet nē, es teiktu, ja cilvēks nāk uz muguras masāžu, viņam nav obligāti jālieto uzreiz detoks, bet detoks jālieto katram cilvēkam pašam, jānonāk līdz tam, ka ir jālieto un jātīra tas organisms. Tā. Nē, skaidrs, jā, paldies tev tiešām, jo man likās arī, kad reizēm iet cilvēki to dziļo masāžu, ja, ka tur, arī tiek iedarbināta limfa, ja, un kādreiz var cilvēkam arī nodarīt, tā kā tādu, vai ne? Cilvēks nāk uz ārstniecisko masāžu ar ārstu norīkojumu, ja? Es zinu, par ko tu runā. Ja cilvēks nāk ar ārstu norīkojumu uz apkakles zonas masāžu, man būtu muļķīgi viņam prasīt detoks iziet, ja? Ja cilvēks nāk uz tievēršanas procedūrām, uz ķermeņa korekcijas procedūrām, uz dziļām saistaudu masāžām, uz limfas drenējošām masāžām, uz anticelulītu procedūrām, un viņš jau grib savu ķermeni koriģēt, jā, protams, viennozīmīgi viņam ir vajadzīga visa kūra. Detoks, sākot ar ūdens dzeršanu, pēc tam jau tālāk viss mūsu koncepcija fantastisko. Bet es jau esmu strādājusi arī kā klasiskais masieris, kā atnāk cilvēks ar ārstu norīkojumu. Ja? Tās ir 2 dažādas mazliet lietas. Un tad ir jādara. Protams, ja tu sāc ar domu koriģēt savu veselību, figūru, saissaudus stiprināt, tad bez detoks nekā. Paldies, jā, tev par tādu izskaidrojumu. Tiešām cilvēkiem, varbūt, kuriem nav tās zināšanas, jā, tas ļoti, ļoti palīdz īstenībā saprast, jā. Un arī, protams, tā mūsu, veselības koncepcija ir vienkārši fantastiska, vai ne? Jā, protams. Un tā būtu vajadzīga ikvienam cilvēkam. Protams, un arī cilvēciņš, kurš atnāk uz to pašu apkakles zonas masāžu, jau runājoties, ja viņš sāk stāstīt, ka viņu
viņu, piemēram, traucē tas un vēl tas. Tu jau vari ieteikt, ja, pārējos soļus, ja viņš tam ir gatavs, viņš tev dzirdēs, un varbūt viņš vairs nekad uz masāžu nenāks, ja, viņam vairāk nevajadzēs to, un nevajadzēs apkaklīt, tikai pamasēt. Tas viss ir ļoti saistīts. Nu jā, viss ir ļoti saistīts tiešām. Tas ir pilnīgi taisnība, jā. Mēs nevaram, arī tikai pieiet ar tādu, kā saka, ar to detoksu vai veselības koncepciju, bet tas viss ir kopā. Tas arī tas, kas ir galvā, tas, kas arī, kā mēs psiholoģiski jūtamies, jo daudzas arī saslimšanas mums ir, pamatā arī uz psihosomātiku, vai ne? Jā, īstenībā tā ir viena no trakākajām lietām mūsdienās, tas ir hroniskais stress. Un tādi ir ļoti daudzi. Arī mani klienti, kuri nāk arī svaru mest uz koriģējošām procedūrām, es citreiz skatos un domāju, ka tur pat nevajadzētu nekādus dziļos vakumus taisīt. Tur vajadzētu nomierinošu masāžu, padzert grifoniju, dzert ūdeni un principā strādāt ar nervu sistēmu, nevis vēl ar smagajām, sāpīgajām procedūrām. Jo vakuma masāža pati pa sevi, kurš ir mēģinājis un kurš to pazīst, tā ir sāpīga procedūra. Ādai var būt tāda, tā jāpaciešās, ja? Tā ir. Un bet cilvēks diezgan agresīvs ir sevī, ir agresīvs pret apkārtējo, viņš ir trauksmē visu laiku. Un viņš vēl mēģina ar agresīvām metodēm risināt problēmas ar ķermeni. Bet nedzird, arī šiem cilvēkiem ir jāaiziet līdz tam, tu jau viņiem saki, ka tev vajadzētu ko nomierinoši, tev ir jātiek ar nervu sistēmu galā, tev ir kaili nervi, ja? Un mēs brucinām sāp vēl vairāk. Tas ir kā pa kailiem nerviem, ja viņam strādāt. Bet cilvēki nevēlas to dzirdēt. Viņi ir tādā iekšā, tā kā saka, dzirdam klapītes uz acīm, un viņš tikai skrien uz priekšu. Un šis hroniskais stress īstenībā un hroniskā trauksme, ja vēl ir trauksme, jo mums apkārt jau notiek milzumu daudz negatīvu lietu, milzumu daudz. Un atkarībā, cik apzināti tu to uztver, vai tu visu dienu esi televizorā noklausies katru ziņu, vēl par rādio, tur notiek tas, tur notika tas, un tur vēl kaimiņam tālāk māja nodeg, un tu visu līdzpārdzīvojumu vajag, un līdzjušanu arī mums vajag. Tas ir normāli. Bet ja tu sevi iedzen hroniskā stresā, tad tu visu laiku par to vien domā, runā, visu dienu no rīta līdz vakaram, tas nav vajadzīgs. Tas, protams, jau tev pāriet, tas var pārvērsties slimībās. Un tu nevarēsi notievēt, jo tu esi stresā, jo tauki nepadodas uz stresa stāvoklī. Tev ir skāps organisms un iekapsulēsies viss. Tu pat nevari to izdarīt, ja? Kā saka, tur vairāk ir jāiet uz tādu mieru, uz meditāciju, jāiet dabā, pie dabas vielām. Arī pie mūsu uzturbagātinātājiem, visiem dabas nutrientiem jālūdz palīdzību. Tur tiešām ir jāiet dabā pie ūdens, pie jūras, jāatrod kādas spēku vietas un jātiek galā ar sevi no iekšpuses. Pilnīgi pareizi, Liena, tiešām paldies tev. Tas ir tik brīnišķīgs ieteikums, un arī tiešām tu izgāji visam cauri tam, kam cilvēki, man liekas, ka tagad pēdējā laikā streso tik daudz un skatās televizoru un ziņas, un nepievēršas un aizmirst par savu iekšējo sajūtu un veselību, vai ne? Tieši tā, jo, tieši tā. Jā. Lieni, varbūt tu vari tādu gala noslēgumu varbūt var pateikt tieši, ko tu cilvēkiem ieteiktu. Ko es varētu ieteikt? Būt laimīgiem, enerģiskiem, priecīgiem resursā, lietot, ieklausīties sevi, klausīties ieteikumos, labos ieteikumos. Un ja tu vēlies būt, kā saka, arī laimīgs, uzstādīt mērķus, šos mērķus sasniegt, paskaties, kas tev ir šķīvī. Tavā šķīvī ir tava laime, tavs resurss, jo to tu liksi savā vēderā, un no tā tu iegūsi vai nu enerģiju zaudēsi. Ja kā saka ķīnieši sakām vārds bija, mēs ar savu karoti rokam sev, ar karoti un dakšu mēs rokam sev kapu, ja? Tā kā skatāmies, kas ir mūsu šķīvjos, dzeram dzīvu, aktīvu ūdeni
un mums ir ko piedāvāt, un ļoti mainās cilvēkiem. Tiešām iekšējais resurss sākot ar to, ka tu dzer pareizi ūdeni, tev ir pareizs ūdens režīms, līdz ar to sakārtojas arī ēšanas režīms. Un mūsu korāla maiņa ir, es uzskatu, ka tas ir viens no pasaules brīnumiem. Pilnīgi piekrītu. Es pilnīgi, jā, es atļaujos to pateikt, tādu ūdeni, ja, tā ir laime, ka es to satiku savā ceļā un ka es viņu varu lietot un lieto mani bērni un mana mamma un arī mani klienti. Pilnīgi piekrīt. Liena, paldies tev! Tas bija tiešām ļoti vērtīgi un paldies tev par sarunu un paldies par ieteikumiem un paldies arī, mūsu veselības koncepcijai. Un ja kādam interesē vairāk uzzināt par šo veselības koncepciju, droši rakstiet Lienai Matvejevai vai arī rakstiet man Amandai Lazdai. Un kādā citā reizē es pastāstīšu par saviem rezultātiem. Noteikti. Jo es savus rezultātus es tā arī nepieminēju. Labi. Jā, bet paldies, Liena. Jā, manā kontā tā kā uz tikšanos. Uz tikšanos un uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Paldies.